2015. gada 31. janvārī Preiļos notiks svinīgā ceremonija, kur sabiedriskā organizācija Asmu Latgalīgs nosauks vārdus, kuri saņems Latgales gada balvu, kura tiks pasniegta par cilvēka devumu sava reģiona, pilsētas un ciemata popularizēšanu. Kas saņem šo balvu, ir atkarīgs tikai no Latgales iedzīvotājiem. Katram ir iespējams piedāvāt savu kandidatūru 7 nominācijās – gada strādnieks lauksaimniecības sfērā, gada varonis, gada ģimene, pats aktīvākais jaunatnes pārstāvis, pats aktīvākais gada seniors, pats sirsnīgākais gada cilvēks. Labākos no labākajiem noteiks konkursa komisija, kura sastāvā būs pazīstami cilvēki Latgales reģionā. Iesniegt savu ziņojumu var līdz 31. decembrim, aizsūtot elektronisko vēstuli uz adresi asmulatgalīts@gmail.com. Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 2023 1327, kā arī Facebook biedrības Asmu Latgalīts lapā.